Paldies Indrai par kārtējo sesiju. Esmu patiesi priecīga, kad bija iespēja izstrādāt frustrāciju, dusmas par manu perfekcionismu, par to kontroli, ko es cenšos uzlikt citiem cilvēkiem, jo gribās kontrolēt visu un pat arī nesvarīgās lietas. Un, protams, tas viss nāca no bērnības laika, kad es tiku kontrolēta gan no māsas puses, lai sakārtotu visu istabu kārtīgi, gan vairāk arī no manas mātes. Un, lai vai kā gribētos, es tanī brīdī savos 3 gadiņos sapratu to, kad tā kontrole, tā bija tā mīlestība. Un ja es klusēšu, un ja es darīšu visu tā, kā vajag, tad arī mani tā kā mīlētu. Tā bija tā mana saprašana. Un, protams, ejot pa dzīvi, tas viss ir tā iesēties iekšā manī, kad šeit mēs sesijā izstrādājām un integrējām to, kad iet ar to vieglumu, un ka tām lietām nemaz tik liels tas svarīgums nav. Un kad kontrolēt visu, tu atņem vienkārši savu dzīves resursu, un tu vienkārši sevi iznīcini. Un savienojoties kopā ar sevi, integrēt iekšā to mieru, to paļaušanos, ļauties būt sev, ļauties atlaist citus un patiesi izrādīt to mīlestību, nevis kontrolējot, bet gan esot viņiem, ļaujot viņiem būt neatkarīgiem, ļaujot tiem cilvēkiem vairāk būt pašiem pa sevi, pieņemt savus lēmumus. Un jā, patiešām interesanta sesija, un es esmu pateicīga Indrai par viņas laiku, par viņas pacietību un vešanu cauri. Patiešām pēc šīs sesijas kā nekad manī ir tāds klusums, tāds pārdomas, pat īsti nav pārdomas, tāds bezdomu stāvoklis, savienoties ar sevi un vienkārši pabūt sev un ļauties šim procesam. Un jā, Indra patiešām to izdarīja tik labi un integrēja manī jaunas iegalvojumus un vienkārši ļauties. Paldies!